Vakarā jābrauc uz Cēsīm. Drīkst ēst, vai ne? Pareizi, ka neteiksiet. Ja kāds zina brīnumu līdzekli šitādam te coķītim, padodiet ziņu Johaidi. Tāds nejauks trāpījās tā. Labrīt, labdien, labvakar. Sveiciens visiem manā kanālā, kur es atrodos tieši tā, Cēsīs. Kāpēc Cēsīs? Cēsīs pilsētas svētki. Sestdiena. Jā, vakar jau piekdienas sākās. Teikšu tā. Noslinkoju, neaizbraucu. Labi, šodien es aizbraucu. Bišķiņ pastrādāju mājās, tāpēc es esmu atbraucis. Viss. Nu, es atbraucis 7:30. Programmu neesmu skatījies. Nav nejausmas, kur kas notiek. Bet gan jau kaut kur padancāt varēšana. Vai ne? Kurpes vēl joprojām vairāk nav palikuši, ne? Smuki paslēpuši točukas, bet ir. Es atcerās pagājušajā gadu šito māju restaurēju. Taisni pie Rožu laukuma arī vēl viena ceļa. Tā kā viss notiek. Jā, bet pagājušajā gadu uzcēla šito. Tā, kur es patreiz atrodos? Ārek te. Te jau parādīts. Jā, nu mazums kāds Cēsīs nav bijis. Tādēļ, jā. Man jāiet tur. Bet ziniet vēl vislabāko? Es reāli atbraucu uz pilsētas svētkiem un maku atstāju mājās. Bet labi, ka mamma dzīvo tepatās priekuļos, tepatās blakus. Tad nodīloju ar mammu, zin kā, ar telefonu jau var aizsūtīt piķi. Un tad atņēmu mammai gandrīz visu skaidro naudu. Nu ko, cilvēki vēl kā parasti te kaut ko tirgo. Nezinu, man gribas kaut ko. Cik piķu saldējums? 3, 4, kroči, 3-4 eiro pa saldējumu negribu maksāt. Nebūs. Tā. Tā, šitā arī kaut kas ir augšā, beidzot. Mini skatuvīte. Šitā būs stūķis. No, un kas te jādara? Te kaut kas jāpērk? Nevar saprast, laikam. Tā. Ko te notiek? Te jāmaksā kaut kas? Te jāpērk kaut kas? Biļetes? Johaidi. 20 eiro. Uz ko 20 eiro? Uz šito visu? Nu ko, kungi dāmi, biļeti nopirku. Maku pat nevajadzēja. Telefons līdzi ir. Tādēļ uzliku uz labās rokas. Jo, nezinu, priekšām 2 rokas nokraut. Es visa lieku uz kreisās, es uz labās. Nu, kaut kā tā. Gaidīsim 8 un tad ir kaut kāds pirmais koncerts. Nu, no šejienes arī labi redz. Nu, tie, kuri biļeti negrib pirkt, tie ir no šejienes tusēs. Nu, vienīgais kādā brīdī ļoti smakos. Nu, cilvēki atpūšuši visās malās. Tā, šitā kaut kas viņiem tur skanausīs, jāaiziet paklausīties. Bet mums nekas neskan.
un arī neskanēs. Labi, jāiet paklausīties, ko viņi tur klausās. Kur uz austiņām. Un paskaties uz šito rindu. Galīgi nav apdomājuši bišķiņi. Bet nu labi. Nav traki. Rinda kustās ātri. Bet tur jau sīkie lēkā. Paši pārslēgt. Maliņā šeit ir stācijas. Pārslēgt. Paši šeit ir skaļi. Priecīgs, ja? Latviešu mūzika skan. Un tur var kaut kādas stacijas mainīt. Traks var palikt. Kāds arī dzied līdzi. Jāpaklausās, ko pārējie dzied. Labi. Es aptuveni sapratu, kas te skan ausīs, es iešu projām. Tik dīvaini izskatās. Man pietiek. Es labāk paskatīšos no malas. Es labāk paskatīšos no malas. Vitāji vislabāk izskatās. Karoči, tur vajadzēja sadalīt uzreiz 3 daļās. Jo nu, kāds arī dzied līdzi, kā dzirdat. Nu, kaut ko viņi tur klausās. Daudz cilvēku ārpus zonas. Bet no saules riets ir vienkārši burvīgs. Hop! Zolīdi. Uzspiediet laiku pa saules rietu. Liels paldies! Oranžos brīvdienas Cēsis mīlestība. Nu jā, daudz cilvēku ārā. Un ļoti droši vien, ka nenāks iekšā. Nu, beidz 20 eiro samaksāt. Vai tu esi gatavs? Let's go! Tu zini manu stāstu, ols jau ir klāt, savu dāmu klāst. Man ir viss, ko vajag, nāc man tuvāk, tu no rīta visi mēs putrojam. Tu dzirdi manu būmeru, zvana prezidents paceļ. Man vienalga, ka esi, kur tu esi, mans prezidents, mans prezidents. Dzēs viss kopā. Mana sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku, visur tevi
Latvija. Dzirdu, jūtu, redzu, kad es būšu Latvija. Dod man mūžam mājas, visu mūžu Latvija. Es uz tevi gāju. To, cik esmu lepns, tik grūti izteikt vārdiem. Mēs esam stipri tauti, jo tik daudz ko nācies pārciest. Sargājiet savus tuvinieks un turiet viņus cieši. Es gribu redzēt latviešu vairāk nekā jebkad iepriekš. Es daru, ko es gribu. Neviens nevar aizliegt man sapņot, bet es atceros, ka tāda bija, kuri paši sēž un tagad skatās, cik ļoti strauji mainās mana cīņa. Teikt tev arī, es daru to, kas ir tūs manai sirdī, un neviens nenoteiks, par ko es darīju. Es esmu prieks un man pilnīgi vienalga, mani to nenozīmē tava nauda. Es daru, ko es gribu, man nekādu prieks nekur. Es daru, ko es gribu, man nekādu prieks nekur. Es nemaz negribu iet apakaļ tur. Vai ne? Es gribu iet vēl tuvāk. Vēl tuvāk. Man iekšā kaut kas čīgā. Man iekšā kāja. Runā Rīga. Pareizs laiks. Tā ir superīgi. Nu, kaut kā tā. Gaisā lidojam pilnas tādas, kas kājāņ tarpiņi mirko, pietiek mīlestības manis, diviem vieniem čemodāniem, liku nekā būtu gana, 6 miljardiem. Kamēr visi prasa vēl vien jāiet ātri uz izēju. Vakardien braucot, dabūju šitādu brīnumu logā, tā kā kungi dāmas vajag kaut ko tā, un braucot no Balīšu, kas te ir? Kas te ir? Pa kuri, kas? Tā, un man iedegās lampiņa check engine. Iedegās lampiņa check engine. Kas tev nepatīk? Kas tev nepatīk? Kaut kas ir atnācis vaļā, kāds kontakts.
Tā, nu. Check engine. Nu, check engine. Eļļi ir. Uz minimum. Dai pielīsim. Kaut kāds check engines. Nu, labi, pielīsim eļļu. Jā. Check engine parādījās. Kas viņam nepatika? Nav nejausmas tā, kāpēc lūkoļā. Vakardienas Cēsu pilsētas svētki. Balvē. Daudziem, cik dzirdēju, bija ļoti liels pārsteigums par to, ka ir jāpērk biļete, jā. Tie paši cēsinieki un visi pārējie arī diezgan pārsteigti bija. Pagājušo gadu, kuri bija Limbažos vai vēl bija kaut kādi. Jā, es biju pārsteigts, kad arī, kad pilsētas svētkos parasti nav jāmaksā par koncertu. Tagad vienīgā balle un koncerts bija par maksu. Vecāks dienā, tur ģimenēm arī bija vispār dotas 20 eiro biļetes. Tā teikt, dārgi, tāpēc arī jūs vakardien redzējāt, kad ļoti daudzi stāvēja aizsētas, ļoti daudz atnāca un aizgāja uzreiz projām. Ja jūs bijāt no Cēsīm viens no tiem, kas atnāca un tā nafiks 20 neko nemaksās, tad arī uzraksta komentārā, ka tā nevajadzētu pareizi, ka tā nevajadzētu, īpaši tu vēl, piemēram, tajā pilsētā dzīvo, nevajadzētu maksāt par savas pilsētas, īpaši kaut kādu koncertu, ja? Nevajadzētu maksāt. Jūs uzrakstiet, vai tas ir normāli vai nav? Es domāju, ka tas nav normāli, kad ir jāmaksā par savas pilsētas, kurai tu maksā nodokļus, ja, par koncertu. Tad jau labāk nevajag tos māksliniekus dārgos, ja, kuri tur, nezinu, katru gadu kaut kādās Rīgas pilsētas svētkos vai vēl kaut kādos svētkos, ja, ir mākslinieki, kuri vienkārši noliek uz pauzes, ja, kāpēc un kādēļ un kas kā, un, jā. Ķipa par to ir jāmaksā bija, bļāviens, ķipa tādas replikas vienmēr visur riņķī ir dzirdētas. Tādēļ jā, jūs uzrakstiet, padodiet ziņu. Bet kaut kāda, pagad, kā ir Rīgā? Rīgā taču arī nekad nebija jāmaksā. Parasti vismaz pagājušo gadu arī Cēsīs nebija jāmaksā. Sako, daudz reāli pārsteigti. Padodiet ziņu. Tā kā jā, vakardien bija ļoti vēl mājās, neuzfilmēju jums beigas. Tādēļ, kā jau bija novilcis vienkārši apaus. Kaut kā tā. Nākamā nedēļa ir pilsētas svētki Valmierā. Jau sāksies ceturtdien. Es visdrīzākais ceturtdien vēl būšu, atbraukšu uz to sadzirdēšanos un vēl kaut ko. Piektdien es visdrīzākais braukšu uz Ventspili, Liepāju. Sestdien, 26. ir tāda doma uz kādām 2 stundām uz to Robbie Works burnautu. Un pēc tam 3 līdz 4 stundas brauciens līdz vienai atpūtas vietai. Tu satusēt ar visjaudīgāko Latvijas youtuberi. Jūs jau ziniet, jā.
pa ko es runāju. Jūs ziniet, kam es sekoju un kuru tiešraidēs es bieži esmu. Tas šoreiz arī viss, kungi dāmas. Tā. Tiekas, ka tiekas.